Labrīt 6:30 un arī tiem, kas skatāties atkārtojumā vai klausieties. Jau nedēļa mums ir klāt un jauns domgrauds šī rītā tāds atgādinājums un arī iedrošinājums no vienas puses par to, kad ir dzīvē mirkļi, kuros lēmums mums jāpieņem pašiem, un viņš iespējams ir ļoti neordinārs un varētu pat zināmā mērā teikt unikāls. Bet mazliet priekšvēstures tam. Šī nedēļas nogalē man sanāca sarunas ar gados jauniem cilvēkiem par to, kāda ir viņu nākotnes plāna un ko viņi taisās darīt. Un tam visam ir tie, kas ir vidusskolas vecuma jaunieši un tur arī, kas beidz universitāti, tas tās tipisks stress, ko viņam uzliek apkārtējie, kad vienmēr vien tie paši jautājumi ne par to, ko taisies darīt, kur taisies mācīties, un kas no vienas puses ir pareizi jautājumi, un viņi ir jāuzdod, un atbildība par dzīvi nevajag nolikt atkal un atkal gadus priekšu, bet ir labi kontekstā ar visu, kas ir dzīvē, vai tas ir naudas uzkrājuma, vai izglītības iegūšana, vai kaut kāda profesijas izvēle, un tas ir par to ir jāuzņemās atbildība un pie tā ir jāstrādā un atlikt dzīvi gadu no gada, tas nav pareizi. Bet tāpat laikā arī apkārtējiem mēs arī sev atceramies, un ne to, kad ja mēs tā paskatāmies atpakaļ, tad, kad mums bija 18, 19 vai tie paši 22, 23, ja, kad beidz augstskolu. Cevišķi tie, kas ir 18, 12. klase, domāt par to, atceramies, kāda mēs bijām paši, cik no mums strādā šobrīd tajā profesijā vai tajā iecerētajā nozarē, par kur mēs domājām, tad, kad mums bija 18, 19 gadi. Cik es esmu semināros prasījis klātienē cilvēkiem, lai paceļ rokas, tad lielākā daļa, daudz vairāk nekā tie, kas paceļ rokas un pasaka, jā, es gribēju būt zobārsts, un es esmu zobārsts, ja, lielākā daļa ir mainījuši, un tam, no vienas puses tam nav nekas nepareizs, ir labi iegūt jauniešiem, kas pats galvenais, lai nav slinki kā maisi, bet iet un piedzīvo dzīvi, skatās, pamēģina, izprovē, saprot, vai tas tiešām tā konkrētā lieta der, un sanāk, jo viens ir domā dzīvē, arī mums uzņēmējiem vai uzņēmīgiem cilvēkiem, viens ir dzīvot un domāt par kaut ko, man tas varētu būt labs, un es to gribēju darīt, un otrs pēc tam to piedzīvot un saprast, varbūt tomēr nav mans, ja, un tas ir kaut kas tāds, kas ir jāmāk arī no mūsu puses, tiem, ka mums varbūt jaunieši ir tādā vecumā, vidusskolas, kad pārāk lielu stresu viņiem neuzlikt, jo, kā jau minēju, atceramies arī sev tādā vecumā, mēģināt izfiškot, kas ir tas, ko tu darīsi visu atlikušo dzīvi, baigi jāmāk, baigai loterijai jābūt, plus arī daudzas lietas mainās, ir apstākļi, kas mainās, un industrijas ir mainījušās arī no tā mirkļa, kad mēs ar tevi bijām līdzīgās krustcelēs, ja, un līdzīgā vecumā, un tādu savu personīgo pieredzi vienkārši tā copy-paste uzlikt virsū, nebūs labi. Bet tāpat laikā par to ir jādomā un kaut kas ir jāfunkcionē. Un tajās caur šīm sarunām es pēc tam kaut kā sēdēju un domāju, protams, mēs tur runājām par konkrētām izvēlēm un ko tur varētu darīt, jo jauniešiem tagad arī ir diezgan tāds neordinārs iespējas, kādas mums, man noteikti tādā laikā nebija, tādā vecumā, kad, piemēram, viņi tik tiešām var aizbraukt, kur viņi grib, uzreiz pēc vidusskolas, jo viņiem kaut cik bišķi naudiņi sakrāti, un viņi var aizlidot, nezinu, ne tikai uz Angliju vai Ameriku, viņi var vienkārši pa visu pasauli paņemt mirkli prom no visa un aizbraukt un dzīvot un darboties. Protams, tam izvēlēm tur mēs pārunājām, un es arī no savas perspektīvas stāstīju, kas ir tas, ko es redzu un ko es esmu novērojis arī viņu vecumu jauniešos, kas ir sanācis, kas nav sanācis. Un tur ir daļa gudrības, iedziļināties tajā, kas tad ir
jādara vai nav jādara, bet man patika arī tāda nostāja, ko es jūtu no viņiem par to, ka arī saprast un just, kas ir tas tavs dzīves solis. Un viņš var būt neordinārs. Respektīvi, tas man atgādināja mirkļus un dzīves lēmumus, kas ir man bijuši, kurus tanī brīdī, paskatoties, kaut kādā mērā viņš bija tomēr mans un unikāls. Un es ticu, ka arī tev tas ir bijis, un tāpēc arī šī pirmdienas rītā es arī domāju par to, ka tas kā labs atgādinājums un iedrošinājums tiem, kas varbūt arī šobrīd, varbūt šonedēļ stāv pie kaut kāda lēmuma pieņemšanas, ejas krustcelēs, un tu zini pareizās atbildes vai iespējamos atbilžu variantus. Jā, var darīt tā, var darīt šitā. Un ir brīži, viņi nav nospiedošies vairākumos, bet ir dzīvē lēmumi, kuri mums jāpieņem, neskatoties uz pareizām atbildēm, to, kas vai nu mums ir sirdī, vai ko mēs esam sapratuši. Tas ir, ja varētu vēl tā salīdzināt, ir taciņas un ir ceļi, ja, kas vēd mūsu konkrētā virzienā, bet tad ir mirklis, kur, un ir tādi daži, viņi nav daudz, ir daži tādi lēmumi, un pat laikā viņi ir nozīmīgi. Ir daži tādi lēmumi, kur tev nav jāiet neviens ceļš, kas tev ir apkārt, tev nav jāiet taciņi, bet tev jāņem mačeti un jāizcērt, varbūt tur blakus biezaugsnītīs savu taciņu. Un tas, protams, bija kaut kāds posms, tas nebūs tāds pilnīgi ceļš pavisam citā virzienā, ja? Bet nē, ir mirkļi. Arī, es tā godīgi, un sarunājoties ar tiem jauniešiem, es tā klausoties arī pie sevis, ir, tas, ko es arī no savas perspektīvas runāju un teicu arī kā uzņēmējs, ir tur pat taisnība un patiesība, un tas ir spēkā, bet tad laikā, ir arī dzīvē daži mirkļi un daži lēmumi, kur ir jāpieņem, neskatoties uz pareizām atbildēm sev apkārt, bet uz to, kas tev ir sirdī, un par to jāiet un jāuzdrošinās ticēt to, ka tu vari, ka tev ir sapnis, ka tu viņu sadzirdi, un ka tev ir arī savs ceļš nospraustas dzīvē, kur piepildīt, un savus nolūks un nodomus. Un tas ir tāds, netipisks moments. Un kā zināt, ka tu domā pareizi, ka tu neesi safanojies pats par kaut ko un sadomājies? Tā viņi zina. Nē, tur ir, tas laiks rāda, vai citreiz ļoti ātri tu pat redzi to, vai gada vai pusgada vai kaut kādā griezumā tu ļoti ātri redzi, vai tas bija pareizs lēmums, vai tas nebija pareizs lēmums, vai tu sadzirdēji pareizi, vai tu nesadzirdēji pareizi. Vai tas tomēr Tas tiešām bija tavs unikālais, tas ceļa posms, kas ir tev jātīst tikai kā tev, vai arī tu joprojām bija, sasūcies kaut kādas informācijas savā apkārt un bija cita motivācija un emociju vadīts, un lēmumu un spiedienu un iespaidu. Viņš jau kaut kādā brīdī parādās, tas jau nav tā mūža galā, tur, ka, vajadzēja tur tomēr dzīvot. Un vajadzēja to profesiju iemācīties, ja. Bet, iedrošinājumam šī pirmdienas rītā, ja tu stāv un tu apjauti to, ka viens konsultants ir teicis tā, un viņi nav teikuši nepareizi, viņi teikuši labu pieredzi. Viens saka tā, otrs draugs saka šitā, bet tu jūti, ka tev ir trešais variants vai ceturtais, ja, un ej un dari, un lai tev veicās, lai tev izdodas, lai tev sanāk, lai tev ir tava pieredze, kā iet un izdzīvot to aicinājumu, kas mums ir sirdī ielikts katram, es ticu, kaut kādā mērā unikāls, kaut kādā posmā no dzīves. Tas šim pirmdienas rītam ejam un daram, pats galvenais, ar visu sirdi un no visas sirds un rajonu, ejam un daram, jo tā darīšana arī ļoti no svara, un ne tikai izspriešana un lēmumu tāda apdomāšana no visām pusēm, arī darīšanai ir milzīga nozīme. Lai sanāk, lai izdodas un tiekamies rīt. Ata?